Sveiki, čau, vismaz foršai labs sekotājs. Šis būs vispārnātais kārša video. Tātad šoreiz nebūs konkrēta virsraksta. Šis būs tāds kā mistērijas lasījums, jeb es ļaušu vienkārši kārtīm runāt par to, kas katram no šobrīd varbūt ir jādzird svarīgs vai kas var noderēt. Grupas 3, grupa numur 1, 2 un 3. Izvēlieties to grupu, kas jūs intuitīvi uzrunā visvairāk, bet es jau sākšu ar grupu numur 1. Sveiki, grupa numur 1. Šis būs iesklājums priekš jums. Jūs kārtas jau esmu atvērusi, varam ķerties pie lietas. Tātad šī būs centrālā kārtas, kas reprezentē dotajā brīdī jūsu enerģijas vai kādās enerģijās jūs atrodaties šobrīd, lai jūs varat vairāk tā kā identificēt, vai šis ir vai nav priekš jums stāsts. Lūk, jūsu gadījumā šeit ir kārts aksts, jeb pirmā nultā taro kārts, ja, kas runā par jauniem sākumiem, jauniem startiem, jauniem etapiem un posmiem jūsu dzīvē. Tā kā visticamāk šajā grupā cilvēki šobrīd varbūt atrodas jaunu startu sākumā, jaunu posmu periodu sākumā, varbūt jūs grasaties uzsākt kaut ko jaunu, sākt no jauna, apnullēšanās varbūt ir notikusi vai notiek šobrīd, ja, un ir tā kā tāda enerģija, kas verās uz kaut ko jaunu, ja. Varbūt šeit cilvēki ir pilnībā, kā saka, izgājuši kaut kādus lielus dzīvē etapus, pieredzes, vienalga, kāda būtu iepriekšējais fons, šobrīd jūs esat nonākuši līdz nulles punktam, kur jūs sākat vai no jauna vai kaut ko jaunu, vai no kaut kādiem pašiem pamatiem. Enerģija šeit arī ir īstenībā tāda paļāvīga un brīva un plūstoša. Varbūt jūs šobrīd arī uzticieties vairāk procesiem, uzticieties visam, kas notiek, kur jūs ved. Šeit nav tāda ļoti liela iespringšana, ja, tā kā uz notiekošajām lietām. Varbūt jūs šobrīd cenšaties vairāk arī baudīt mirkli šeit un tagad, būt kontaktā ar enerģijām, būt kontaktā ar sevi, izjust, sajust enerģiju, pasauli, visu, kas apkārt notiek, ja. Līdz ar to šeit šī enerģija, ja, teiksim, viņam mazliet atšķiras šī kārtas no tādas tipiskās šīs te āksta kārtas, ja. Jo šeit šī enerģija izskatās vairāk tāda paļāvīga, ja, ka tu varbūt nekur neskrien un nelec šausmīgi, tā kā varbūt, jā, jauns posms ir sācies vai sākas, ja, bet tu tā kā neskrien un nelec, ja, nav tā, ka šeit būtu steidzība, ja, šeit tāda ļoti lēna, mierīga, paļāvīga ir tā iešana iekšā šajos jaunajos procesos un lietās, kas notiek. Jā, cenšoties varbūt izjust, sajust, izbaudīt dzīvi, priecāties par šodienu, jā, kas tev lai zina, kas būs rīt, bet priecāties par šodienu, šo mirkli, jā. Šeit varbūt tiešām ir kaut kādi jauni periodi cilvēkiem, jā. Šeit vēl skatoties, paskatīšos mazliet papildus informāciju, jā, par ko tad vairāk ir šis te jaunais sākums, šī te enerģija, kas šeit runā, ja, jūsu sākotnējā dotajā brīdī, par ko viņa ir šeit. Jā, nu šeit visticamāk ir virzība ārā no upura lomas, no sindroma, no stagnējošiem apstākļiem, bet tas notiek šeit diezgan nesteidzīgi, lēnām un mierīgi. Tā kā varētu teikt, ka varbūt šeit ir cilvēki, kuri varbūt ilgstoši ir atradušies nemainīgos apstākļos, bijuši upuru lomā vai sindromā. Varbūt jūs esat bijuši apstākļos, kur neesat varējuši iepriekš neko īpaši mainīt, bet tas jums ir atnesis visticamāk jaunus skatījumus, tādas kā apgaismības, tādas kā, nu, ka tu ieraugi dzīvē kaut ko pēkšņi no savādāka rakursa un sāc domāt savādāk, pamani lietas savādāk, radošā enerģija šeit varbūt arī kādam ieslēgusies, ja. Un šobrīd jūs visticamāk lēnām, mierīgi, nesteidzīgi, stabili, praktiski ejiet tomēr uz to pozitīvu enerģiju. Šeit ir iziešana visticamāk no upura lomas un sindroma vai no apstākļiem, kur iepriekš neko varbūt ilgstoši vai kādu brīdi, kāds, kuram šeit būs moments, nevarējāt neko darīt. Ja? Un šobrīd tā kā beidzot varbūt jūs esat izkļuvuši vai sākat izkļūt no šīs enerģijas, bet šeit tas nav tā kā, ka ar steigu, ja? Te visticamāk ir tā, ka varbūt jūs jau apzināties, ka jūs jau vejat ārā no šīm te enerģijām stagnējošajām, bet jūs tā kā nesteidzaties. Lēnām, mierīgi, bez steigas uz priekšu, uz savu laimi, uz savu prieku, uz savu pozitīvismu, optimismu, uz gaismu, uz sauli, ja, uz priecīgiem dzīves momentiem, ja, un šeit, visticamāk, līdz ar to var sākties arī pavērties jūsu dzīvē opcijas, varianti un iespējas, bet šeit svarīgi nebūt ilūzijās, skaidri saprast, ko tu vēlies, nevēlies, ja, un kādas iespējas priekš sevis izvēlies, ja. Varbūt šeit kādam būtiski šobrīd arī uzņemt saules gaismu, ja, kamēr mums tā saule vēl ir tāda mazliet silta, ja.
Tādā veidā. Nu, lūk, tas ir jums atbilst šobrīd tā informācija, tas ir tad šī grupa ir par jums, ja. Tad šeit vēl papildus, ja, informācija kādam šeit, varbūt šobrīd, varbūt kāds šeit strādā ar violetas krāsas akmeņiem, ja. Ir dažādi violetas krāsas akmeņi, ja, tāpēc, ka sievietē šeit rokās ir violetas akmens, ja. Kristāls, ja, varbūt šeit kāds strādā ar mandalām, ar ūdeni, ja, bet tāda brīva, gaisīga, paļāvīga tā enerģija šeit ir. Jūs uzticaties, man rodas iespējas šeit arī vairāk varbūt šobrīd augstiem spēkiem un visam tam, kas notiek un kā tas notiek, ja. Tā, tad šeit papildus ziņas ir, ja. Pirmā ziņa šeit ir lēnāk, piebremzē, nepieciešama pacietība. Jā, nu, es jau šeit jau iepriekš par to runāju, ja, un tas parādījās vēl papildus kārtīs, ja, ka šobrīd nav uz steigu un uz ātrumu, ja, bet varbūt vairāk uz pacietību, uz kvalitāti, uz tādu nesteidzīgu virzību uz priekšu, ja. Tā kā, ja gadījumā šeit kāds šobrīd varbūt tā kā cenšas tomēr paskriet, pasteigties un grib, lai ātrāk kaut kas notiek, ja, tā kā sasteigt lietas, tad šeit kāds tomēr runā, ka varbūt vajag mazliet lēnāk visam pieiet, piebremzēt nepieciešama pacietība, ja, tāpēc, ka, nu, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu, ka tu varbūt mazliet piebremzē vai apdomājies vai pacietību ieslēdz, tad tu vari daudz vairāk varbūt reizēm iegūt sajust vai pamanīt, nekā varbūt steigā kaut ko darot, ja. Vēl šeit blakus stāv skarba mācība. Nu, vai nu šeit cilvēki šobrīd ir guvuši kaut kādu skarbu mācību, ja, jo iepriekš jau tikko mēs arī izlikām tās papildus kārtas, ja, kas arī rādīja to būšanu tajā upura lomā sindromā vai kaut kādos stagnējošos apstākļos, ja. Visticamāk, jūs esat guvuši skarbas mācības šeit, ja. Vai arī varbūt šobrīd kāds gūs skarbu mācību, vai arī šeit var nākt. Nu, kā kuram šeit skatāties, kā rezonē tie, kas jau ir izgājuši cauri skarbām mācībām, jūs jau zināt, ka tas paliek aiz muguras, ja, bet šeit vienkārši varbūt tas ir pieredzēts, ja. Tie, kas nav, ja, šeit varbūt šobrīd būtu vērts to fokusēties, ja, mazliet piebremzēt, ja, lai nav tā, ka varbūt tikai kaut kur skrien un lec un steidzas, ja, un nepamana lietas, nepievērš uzmanību, ja, vai tā kā, nu, kad nepievērš uzmanību sarkanajiem karodziņiem, ja, un tas var arī atnest skarbu mācību šeit kādam, ja. Bet visādi citādi man šeit enerģētiski liekas, ka šeit varētu būt stāsts arī par to, ka šajā grupā varbūt vispār ir cilvēki, kuri ik pa laikam gūst skarbas mācības, ja. Ir reizēm tādi cilvēki, ja, kuriem dzīvē pa lielam bieži notiek skarbas mācības, tāpēc, ka tas nozīmē, ka, nu, ko nozīmē vispār skarba mācība, ja. Tas nozīmē to, ka visticamāk pirmo reizi nemācījies, otro reizi varbūt arī pieļāvi kļūdu, ja. Nu, un tad jau 3., 4. vai 5. reizi jau tās mācības kļūst arvien skarbākas, smagākas un vairāk, kā saka, iedot pa, nu, tavu enerģiju, ja, tāpēc, kad reizēm tā ir, es arī reizēm tā mēdzu par sevi teikt, ja, ka reizēm tā gadās, kamēr tev augstākie spēki neiedos, ja, kā saka, reizēm ar mietu pa muguru, ja, nu tā jau viņi nedara, ja, bet es tā to saucu. Tikmēr nesapratīs, ja, jo reizēm tā ir, ka ir cilvēki, kuri mācās labāk tieši uz skarbām mācībām, ja, vajag varbūt 10 reizes to kļūdu pieļaut un tad dabūt skarbu mācību un tad uz visu mūžu sapratīs un tad zināsi tālāk, kā būt, ja. Kad tā kā starp skarbām mācībām varbūt šeit nāk tieši vairāk tās izpratnes attīstības, ja, teiksim, un nu, es nesaku, ka te obligāti vajag skarbas mācības. Šeit varbūt arī reizēm normāls, parastas, mierīgas mācības, ja, bet ar skarbām mācībām šeit visticamāk arī nāk ļoti bieži kaut kādas situācijas varbūt jūsu dzīvē, ja. It īpaši, ja jūs varbūt 1. reizi, 2. reizi, 3. reizi ignorējat problēmu, kaut ko nedarat vai nemainat, ja, tad te jau var nākt ar skarbām mācībām, bet visticamāk tas nes arī pēc tam rezultātu, ja. Un vēl šeit ar cilvēki, ja, šobrīd šajā grupā varētu būt cilvēki, kuriem ir arī kaut kāds dzīves aicinājums. Varbūt jūs šobrīd sākat saprast savu dzīves aicinājumu, apzināties viņu, ja, to, kas jums padodas, patīk vai sanāk, ja. Varbūt šeit vajag apzināties kādam šobrīd savu dzīves aicinājumu, ja. Bet šeit ir svarīgs jums jautājums par dzīves aicinājumu, kas tev tiešām patīk, padodas un ko tu vēlēsi darīt. Un tāpatās šajā grupā svarīgi jautājumi būs ģimene, dzimta un dzimtene, ja. Un tāpatās šeit vēl svarīgi būs arī iet pāri ilūzijām. Es arī iepriekš jau mazliet ieminējos papildu tekstā par ilūzijām, ja, kad svarīgi ir nebūt ilūzijās, atvērt acis un skaidri redzēt pāri ilūzijām, cauri ilūzijām. Lietas tādas, kādas viņas ir, skaidri saprast, ko tu gribi, negribi,
pamanīt, ievērot, redzēt, ja, tāpēc, ka šeit ir acis ciet un šeit ir acis ciet, ja, un, protams, reizēm arī vajag tā, ja, paļauties un sajust un izjust, ja, bet tur, kur ir tiešām jāpamana lietas, jāierauga lietas, vajag atvērt acis un ieraudzīt, izvilkt sevi no ilūzijām, redzēt lietas skaidri, kādas viņas ir, vai pamanīt kaut kādus sarkanos karodziņus, ja. Protams, var ļauties dzīvē un būt, bet tāpat laikā pievērst arī uzmanību kaut kādiem, tomēr atvērt acis un ieraudzīt kaut kādā brīdī, kur arī varbūt ir brīdinājumi, kaut kādi signāliņi, sarkanie karodziņi atvainojas un to arī ņemt vērā. Šeit dzeltena krāsa izceļās, varbūt dzeltena krāsa, dzeltens apģērbs, dzeltens toņas, dzelteni zaļi toņi šeit ar kādam patikt interesēt, skaitlis 0 un 20, ja, un šeit, kā jau es teicu, arī varbūt kristāli, ja, taurenis, ja, arī tāds transformējošs simbols, ja, un, nu, šeit arī īstenībā ir zīzlis tāds kā miets vai spieķis, ja, kādam varbūt arī, nu, apzīmē kaut ko. Tālāk, grupa numur 1, paldies, ka noskatījāties, ja jums patika noderēja, piespiediet patīk, un komentārus arī vienmēr izlasu, paldies, kas atbalsta manu darbu, lai jums jauka diena. Sveiki, grupa numur 2, šis būs stāsts par jums. Šī centrālā kārta reprezentēs jūsu dotajā brīdī enerģiju, un tad jau viss pēc kārtas. Lai jūs varat saprast, vai šis ir vai nav stāsts par jums, šeit ir 7 zižļi, ja? Nu, principā šī kārta runā par tādu kā aizsardzību, par aizsargāšanos, par savas pozīcijas noturēšanu, jā, par to, ka varbūt jūs varat justies tā, kā jūs cīnaties pret kaut ko vai ar kaut ko cīnaties viens pats pret visiem un visu vai apstākļiem, jā. Cenšaties noturēt savu vietu pozīciju un mieru neatkarīgi no tā, kas tur apkārt notiek, ja. Nu, šeit no vienas puses rodas iespējas, ka varbūt neskatoties uz to, ka jums apkārt notiek haoss, ja, šeit jūs tomēr spējat saglabāt savu iekšējo enerģiju, sevi kaut kā pasargāt, ja, vai arī, nu, tā kā neļaut pārāk sevi aizskart tam, ko varbūt citi tur saka vai dara, vai kā rīkojas jūsu virzienā. Īstenībā kārtas es arī atveru tikai mirkli pirms es te ieslēdzu ierakstīšanas funkciju, ja, un tagad es arī redzu, ka šīs kārtas patiesībā ļoti vienādas ir, ja. Sieviete šeit tur nāk virsū ar zižļiem, bet viņa ar savu enerģiju uz to pat neskatās, šeit sieviete acis ciet, visapkārt tur, ja, varbūt kaut kāda kņuda haus, ja, bet viņa tajā neklausās. Ja, tā kā šeit varbūt cilvēki, kas varbūt šobrīd ļoti sevi sargā, aizsargā un neņem īpaši pierē, gribas tā teikt, ja, to, ko apkārtēji saka, dara vai kāds hauss vispār apkārt notiek. Ja gadījumā jūs to šobrīd nedarat, ja, tad tas varētu nākt par labu šeit kādam, ja, mazāk iesaistīties apkārtējā kņedā, murgos kaut kādos haosos, bet vairāk domāt par savu aizsardzību, drošību, savu mieru, stabilitāti, noturēt savu vietu pozīciju, būt vērīgam, ja. It īpaši apkārt ir varbūt cilvēki, citi tur kaut kādi tādi nemierīgāki, stresaināki vai varbūt kaut kādi apstākļi notiek, jā. Tad šeit, te tāds aizsardzības burbulis sievietei apkārt, jā, varbūt šeit ir cilvēki, kuri meditē, vai cilvēki, kuri liek savu aizsardzības, vai cilvēki, kuri varbūt burtiski vizualizē atvainoju šo te būšanu tādā kā burbulī, atslēdzoties no apkārtējo cilvēku enerģijām, jā, katram kaut kādas savas metodas, jā. Bet šeit ir kaut kāda noslēgšanās, turēšanās savas enerģijas pie sevis, lai citi nepiekļūst arī jūsu enerģijai, ja, teiksim, vai, nu, tāda kā nodalīšanās no pūļa efekta, ja. Tad šeit papildus stāsts, paskatīšos papildus vēl, ja, par ko varbūt šeit ir stāsts īsti, ja, par ko ir tie 7 zižļi šeit jūsu gadījumā. Nu jā, jūs šeit cenšaties visticamāk sargāt savus sapņus, savas cerības, savas vēlmes, cenšaties noturēt mieru, stabilitāti, drošību, lai jūs varētu iziet uz jauniem sākumiem, etapiem un posmiem, ja. Varbūt jūs šeit cenšaties tā kā noturēt to, kas ir jūsu sapnis, jūsu vēlmes, jūsu cerības, ko jūs gribat panākt, noturēt mieru, balansu, līdzsvaru, lai iziet uz jauniem sākumiem, ja, un cenšoties tā kā, nu, neņemt īpaši vērā apkārtējo enerģijas, ja. Jo tāpēc, ka varbūt šeit ir kaut kādi pārdzīvojumi iekšā bijuši vai notiek, vai stress, ja, vai kaut kas tāds. Protams, ja ir kaut kādas nopietnas pārdzīvojumi vai uztraukumi vai stresi, ir arī, protams, jāpaskatās reāli acīs īstenībā problēmām, arī nevajag viņas ignorēt, ja. Bet, ja jūs šeit cenšaties, varbūt šeit vairāk izskatās, ka cenšas kāds tā kā nosargāt savu sapni, savu vēlmi, savas
cerības uzturēt mieru, balansu, stabilitāti, lai kaut ko realizētu, lai iziet uz jauniem startiem un sākumiem, ja. Nu, šeit blakus arī tad diezgan atbilstoši arī kārtas, kas runā par auglību, ja. Turpini iesākt to, rezultāts pārspēs cerēto, šeit tā man uzrakstīts, ja. Nu, tātad, respektīvi, kaut ko jūs tiešām esat iesākuši, ja, kaut kāda sēkliņa ir iesēta, kurai sāk šobrīd jau dīgt pirmie augļi, ja, šis te pirmais asniņš, kā saka, ja. Tā kā jūs šeit tiešām visticamāk tas, ko jūs esat iesākuši, tas arī nesīs jums rezultātu, ja, tā kā turpini iesākt to un rezultāts pārspēs cerēto, ja. Varbūt šeit tiešām ir vērts turēties pie saviem sapņiem, cerībām, hobijiem, talantiem, prasmēm, ticēt, cerēt, ja, kaut ko realizēt. Un, jā, un varbūt jūs šeit arī pareizi darāt, ka jūs varbūt to norobežojat no apkārtējā hausa, negatīvās enerģijas vai jā, kaut kādiem ārējiem, nu, negatīvajiem aspektiem, jā. Tāpēc, kad, protams, kad parasti jau tā arī ir, jā, ka, ja tu, nu, kā mēdz būt tā teicienā, ka, ja tu gribi, lai tavs sapnis piepildās, nevienam par to nestāsti, jā. Ka nevajag īpaši stāstīt un runāt par to, ko tu tur dari, vai esi iesācis vai saviem sapņiem, jā, tāpēc, ka, nu, tad reizēm gadās, ka tieši tas nepiepildās. Jā, labāk paturēt varbūt tiešām pie sevis, jā, un tad izdarīt un paveikt, un pēc tam jau, kad ir izdarīts, jā, nu, tad jau arī var parādīt, ja gribas citiem arī, jā. Nu, kas kuram. Bet šeit katrā ziņā ir auglīga enerģija, šeit auglīgi procesi notiek, ir auglības momenti, jā, turpin iesākt to un rezultāts pārspēs cerēto. Nu, šeit, protams, blakus arī ir kārtas aizsargā sevi, jā. Nu, šeit viss īstenībā par tādu kā aizsardzību, jā. Šeit it kā jau ir redzams kārtīs, ka jūs jau aizsargājat sevi, jā, bet, nu, šeit ir vēl papildus informācija aizsargā sevi, jā. Tā kā tie, kuri varbūt šobrīd neizsargā sevi, nu, aizsargājiet sevi vairāk, jā. Nu, tiešām pasargājiet sevi, parūpēties par to, kas jums dārgs, svarīgs, ko jūs iesākuši sapņi, jūsu sapņi vēlmas, jūsu iesētais jaunais starts, jā. Nu, sargājiet, jā, to visu un sargājiet sevi no negatīviem ārējiem faktoriem, ietekmēm vai kaut kādām, nu, ārējiem hausiem, jā. Pasargāt sevi nevienmēr nozīmē burtiskā nozīmē, reizēm tas ir arī ietekmējam to, reizēm arī ietekmē mūsu enerģētiski tas, kam mēs veltam savu uzmanību, jā. Piemēram, ja tu skaties negatīvas filmas, ziņas, seko līdzi, ja, kaut kādiem tur medijiem negatīviem, tas arī tevi ietekmēs negatīvi, ja. Tāpēc šeit arī ir šī kārtas, ja, turning in, ja, tā kā iešana uz iekšu. Esi savā burbulī, savā pasaulē, ej uz iekšu, ja, šeit cilvēkiem varbūt tiešām var nākt par labu meditācijas prakses, ja, vai kaut kādas prakses, kur tu tā kā sevi sargā, pasaudzē, vai kur tu izdari tā, lai tevi pārāk neietekmē ārējais troksnis, haoss vai citu cilvēku runas, kņādas, tur kaut kādas ietekmes, ja, ka tu tā kā norobežojies no tā visa un tas iekšēji sevī centrā, savā enerģijā, savā stabilitātē, mierā un drošībā, ja. Tā kā šeit ir vērts piedomāt, ja, par savu iekšējo stāvokli, par būšanu savā centrā, par būšanu centrā fokusā, ja, vairāk rūpēties par savu pašsajūtu, par savu iekšējo stāvokli, par savu psihoemocionālo stāvokli, arī, ja, teiksim, lai, ja tu labi iekšā jutīsies, ja, nu tad arī, protams, ārējie faktori negatīvi tevi mazāk skar, jo tāpēc, ka tu vairāk esi iekšā sevī, savā enerģijā, savā mierā, savā stabilitātē, drošībā. Šeit ir lotusa poza arī, ja, tā kā varbūt šeit tiešām tāds, ja, cilvēki varbūt veids kaut kādas prakses, ja, šeit sēžot, piekop kaut kādas vizualizācijas, varbūt, ja, teiksim, vai meditācijas, kā jūs iepriekš teicu, nu, te varbūt dažādas prakses, ja, kas no kuram šeit, ja. Bet, nu, šobrīd, jā, esiet tādā aizsargājoša enerģijā, rūpēties par sevi, rūpēties par iesāktu, rūpēties par savu psihoemocionālo veselību, pašjūt, lai, ja kādam šeit apātija, depresija, nomāktība, tad strādājiet pie tā, ja, un aizsargājiet sevi, ja. Šeit varbūt tiešām vai nu jūsu apkārtējā vide haotiska, vai jūs pasauli, nu, pasaulē var šobrīd visu kaut kāds haoss notiek, varbūt jūs tās enerģijas izjūtat ļoti jūtīgi, ja, tad ir īpaši vajag tā kā vairāk būt sevī, pie sevi sakārtot savas mierā, stabilitātē, ja, lai tas jūs varbūt kaut kā mazāk nu, ietekmē, ja. Varbūt pat censties neskatīties pārāk, ja, uz kaut kādām tām negatīvām lietām, par ko runā apkārt vai ziņās vai televīzijā, ja, vai ja kaut kādi negatīvi cilvēki jūs dzīvē, kas tur visu laiku kaut ko negatīvu tikai runā, ja, vai sliktu, vai tur, nezinu, ietekmē jūs kaut kā negatīvi, ja, nu tad skatāties, varbūt vienkārši neņemiet to pārāk vērā, un esiet vairāk sevī, savā fokusā, mierā. Ja, šeit simboliski parādās ziedi, ja, tā kā ziedi auga, ja, kas var simbolizēt to, ka kaut kas šeit arī aug, ziedu raksts, varbūt apģērbā zilas krāsas, sarkanas, baltas izceļās vairāk, nu šeit jūs paši redzat kādi toņi, ja.
varbūt saule šeit, jā, man liekas simboliski arī tā kā zvaigznīca, jā, tā kā tie sapņi, jā. Varbūt šeit kādam ir dredi, jā, burtiski frizūra šeit tādas interesantas, skaisti forša, jā. Bet, nu, šeit ir tāds kā rūpes par sevi noslēgšanās, jā, tāda kā savas enerģijas saglabāšana stabilitātē balansā, jā. Nu, visticamāk, šeit būs rezultāts tam, ko jūs darat, sargājiet sevi, rūpēties par sevi. Nu, šeit tā grupa numur 2. Paldies, ka noskatījāties, ja jums noderēja, piespēdīt patīk, un lai jums arī forša diena. Sveiki, grupa numur 3. Nu, šis būs stāsts par jums, jā, tā kā izvērtējiet. Šeit, var sakot, centrālā kārta runā par jūsu šobrīdējo enerģiju, jā, un tad jau viss pārējās kārtas pēc kārtas. Nu, šeit īstenībā arī kārtas izskatās, nu, ļoti sakritušas, vienkārši fantastiski, jā. Nu, dotajā brīdī šeit runājot par to, kā jūs varētu, kāda enerģija jūs varat dotajā brīdī atrasties, lai jūs saprastu, vai šis ir izklājums par jums vai nē, jā. Nu, šeit ir transformācijas, jā. Kaut kas noslēdz un kaut kas dzimst no jauna. Sākums ir beigas, beigas ir sākums un otrādāk, jā, tā kā tajā seriālā Dark. Varbūt šeit kādam var interesēt šis temats, bet tas nav būtiski šajā brīdī obligāti par seriālu, bet šeit ir transformācijas, jā. Visticamāk, šeit ir cilvēki, kuri šobrīd iet cauri ļoti nevieglām transformācijām. Nu, transformācijas jau nekad nav vieglas, jā. Bet ir savas nianses, jā. Ir daudz vieglāk iziet cauri transformācijām, ja tu ej pats līdzi jaunajam, mainies līdzi, atmet visu lieko nevajadzīgo, jā, un nepretojas pārmaiņām un ej ar drosmi jaunajā. Tad transformācijas var iziet mazliet, varbūt reizēm vieglāk, ātrāk vai ne tik smagi. Bet ja jūs pretojaties transformācijām, nepieņemat jauno, neiet līdz, nemainaties, negribat, nedarat, neko nemainat, tad transformācijas var būt reizēm ilgākas, smagākas vai sarežģītākas, jā. Tā kā šeit katram būs sava stadija, kāda ir jūsu transformācijas stadija šobrīd, jā. Varbūt kāds šobrīd šeit tikai sāk transformācijās, iet iekšā, kāds varbūt jau kādu laiku šeit atrodas transformācijā, kāds varbūt tūlīt jau iet ārā vai ir izgājis vai izies tūlīt no transformācijām. Šeit tomēr ir vispārnāts izklājums, katram būs savs stāsts, tā kā paņemiet, kas jums rezonē, bet galvenā doma šeit šobrīd ir par transformācijām. Kaut kas jūsu dzīvē varbūt ir noslēdzies un kaut kas jauns nāk vietā. Vienas durvis aizveras, citas atveras. Pēc noslēguma nāk jauns sākums un tā tālāk, jā. Un tā uz priekšu, jā. Bet šīs transformācijas, protams, kas notiek, ir ļoti vērtīgas, jā. Viņas visticamāk šeit nes, protams, kā jau parasta transformācijas, nes izaugsmi, attīstību, maina varbūt skatījumu uz dzīvi, uz lietām, jā. Daudz ko izmaina vispār dzīvē, jā, lai varētu pēc tam sākties kaut kāds pilnīgi jauns etaps, jā, kad izmainās kaut kas tā, kā iepriekš bija, vairs nekad nebūs un mainās kaut ko jaunu, jā. Tā kā šeit ir pamatīgas transformācijas, jā, noslēgumi un atzimšana, atzimšana, noslēgums, noslēgums un atzimšana, jā, kā saka. Tā kā šeit tā, nu, paskatīšos varbūt mazliet šeit papildus, jā, par ko ir stāsts. Nu jā, šeit tiešām pārmaiņas. Šeit tiešām pārmaiņas notiek, jā. Varbūt šeit burtiski dotajā brīdī vēl ir jūtamas kaut kādas svārstības, izteikts augšas un lejas, kaut kas vēl stabilizējas, jā. Šeit ir emocionalitāte noteikti iekšā tajā visā, jā, tā kā noteikti šeit ir jādomā par savu emocionālo stāvokli un pašajūtu, jā. Bet šis viss tomēr ved uz priekšu, jā. Lai kādas šīs pārmaiņas notiktu, tas virza jūs dzīvē uz priekšu. Šeit ceļš ir iesācies, virzība uz priekšu notiek un visticamāk jūs šeit virzoties līdzi arī uz priekšu, nonāksiet savos mērķos, sasniegsiet mērķus vai būsiet tur, kur jūs gribat būt, jā. Rezultātā šeit ir virzība uz priekšu, kontroli pār situāciju, jā, teiksim, jauni starti etapi, jā. Varbūt kāds burtiski var kaut kur pat ceļot, braukt, doties uz citu valsti, vietu, pilsētu, arī mazums, ja, kas nu kuram šeit būs. Ja. Šeit blakus stāv kārts emocijas pār prātu, emocijas traucē domāt, izslēgts racionālisms. Jā, nu es tikko arī papildu kārtīs to teicu, ja, par to, ka emocionalitāte šobrīd varbūt ietekmējošs faktors, ja. Skatāties, vai nav gadījumā jums šobrīd, vai arī ejot cauri šīm transformācijām šobrīd vai kādā brīdī tā, ka emocijas valda pār jūsu prātu.
un tas var traucēt jums domāt, ja, nu, kad izslēdz racionālismas un emocijas pārņem, ja, un tad jāskatās, vai tas kādā brīdī netraucē, ja. Emocijas, protams, nav negatīvas, ne sliktas, ja, vienkārši reizēm mēdz gadīties, ka emociju iespējā varbūt mēs lietas saskatām savādāk nekā viņas ir, ja, rīkojamies savādāk nekā tad, kad mēs varbūt emocijas pieklusinam un vairāk pieslēdzam prātu, nu, ir savādāki rezultāti un rīcības un kā mēs paši jūtamies, ja. Tā kā skatāties, varbūt šeit kādam emocijas dotajā brīdī valda pār prātu, ja, un tas var traucēt šeit domāt, ja, un izslēdz racionālismus, ja. Bet, ja šeit pozitīvā nozīmē jūs izkopjat savas emocijas, ja, tāpēc, ka pozitīvā nozīmē emocijas, protams, arī var būt ļoti laba lieta, ja, tas var būt laba intuīcija ieslēgties, ja, piemēram, var sajust, izjust lietas un tā tālāk, ja, tāpēc, ka ne jau vienmēr, kā saka, visam ir jābūt līdzsvarā gars, ķermenis un prāts, ja, un, piemēram, tas, kad emocijas kādreiz varbūt valda pār prātu, ja, tas ir individuāli šeit jāizvērtē, vai jums tas palīdz vai nepalīdz. Ja prāts, teiksim, jums vairāk ir sarežģīts, kā reizēm saka, tu pats sev kā ienaidnieks, ja, tad varbūt ļaušanās emocijām pozitīvām, ja tas nes pozitīvi ietekmi un sajūtu jūs dzīvē, varbūt nemaz nav tik slikti reizēm, ja, bet ja jums ir tā, ka emocijas pārāk jūs pārvalda, ka jūs nespējat nomierināties, kaut kā sakārtoties vai pieņemt tādus, nu, skaidrus, racionālus, mierīgus lēmumus, ja, tad šeit ir jādomā, kur to emocionalitāti iesākt, ja, tāpēc, ka varbūt šeit var būt kaut kādas emocionālas svārstības vai arī no emocijām izriet svārstības, vai tas ietekmē jūsu procesus kaut kā šobrīd, ja. Tā kā, protams, rūpēties vienkārši par savu emocionālo stāvokli, lai viņš būtu plusa izteiksmē, ja, lai emocijas jums strādā par labu un palīdz, nevis, ka ir pret jums, tā kā, ja, tādā ziņā. Tad šeit jums izkrita dziesma Tom Walker, Leave a Light On. Varat noklausīties, tie, kas zina šo dziesmu, zina, par ko ir stāsts, tie, kas nevar noklausīties, bet principā šī dziesma arī īstenībā savā ziņā ir par transformācijām, man gribētos tā teikt, jā, tāpēc, ka šī dziesma patiesībā ir par diezgan smagu tēmu, jā, tā kā varbūt šeit kāds tiešām iet cauri šobrīd grūtībām, smagiem brīžiem, momentiem, jā, bet šeit jums ir atstāta ieslēgta gaisma. Varbūt ir kāds cilvēks, kas jums var palīdzēt, atbalstīt, vai arī vienkārši tā teikt, šī ceļa galā tomēr ir gaisma, ja? Šeit arī iekšā ir saule, un šeit ceļa galā arī ir saule, ja? Tā kā šeit ir rezultātā saule un gaisma un izeja uz, kā saka, dzīvē gaismu. Nu, protams, jā, pēc, jo transformācijas jau reti kad notiek, kā saka, nebeidzami, ja. Kaut kādā brīdī transformācijām ir jāiziet cauri un izmainās lietas, un tu iznāc no tā ārā, ja. Tā kā jums arī šeit ir izēja no šīm transformācijām, vienkārši te ir atkarīgs no tā, no jums pašiem, kā jūs šīs transformācijas pieņemat, kā jūs ejat viņām cauri, ja. Un kā jūs vispār mainaties paši, jā, bet noklausieties tie, kas varbūt jūt rezonējums informāciju šo dziesmu, jā, tāpēc, ka varbūt jums var tur atnākt kaut kāda atbilde, jā, vai kaut kāds apstiprinājums vai informācija priekš jums, kas šobrīd var kaut ko jums apzīmēt, jā. Un tad vēl šeit ir kārts, kas runā par ceļošanu, jā, nu tā kā saku, varbūt šeit kāds burtiski var ceļot šobrīd, jā, kaut kur doties ceļā, cita valsts vieta pilsēta, vai doties ceļojumā, vai kaut kur iet, jā, bet šeit var būt arī pārnestā nozīmē, jā, ka tas stāsts par to, ka jūs esat šobrīd kaut kāda, katrs, kas skatās šobrīd ir sava ceļa kaut kādā punktā. Kāds ir startā, kāds ir vidusceļā, kāds jau ir finišā, ja? Bet šeit ir ceļš, ja? Kad jums ir vēl priekšā kaut kāds gabaliņš jānoiet, ja? Šeit reku cilvēks tā kā virzās tur priekšā ar kalni, migla, ja? Bet rezultātā ir saule, ja? Tā kā jūs iznākt varat caur grūtībām, jūs varat iziet caur šīm grūtībām, cik caur šiem šķēršļiem un rezultātā iznākt uz gaismu, uz rezultātu, uz iznākumu, ja? Nu, kā jūs teicu arī sākumā pēc tām blakus kārtīm, ka jūs varat rezultātā atvainojos sasniegt savus mērķus, nonākt, kur jūs gribat un atrast šo te kontroli, ja, ka jūs kontrolējat kaut ko neiet uz priekšu un virzaties, ja. Tā kā šeit tas ir, ja, vienkārši varbūt tiem, kas šobrīd ir ceļa sākumā, transformācijas sākumā, varbūt tikai iesākts posms un ir grūti, ja, tad šeit ir vienkārši varbūt tāda kā motivācija neapstāties, virzīties uz priekšu, transformēties, mainīties, nemocīt, protams, sevi šeit nav domāts tā kā spiežt sevi, ja tu gribi apstāties, kādā brīdī ir apstājies, atpūties, nomierinies un atkal virzies uz priekšu, sakārto sevi procesos, ja, jo transformācijas ir par ļoti daudz ko, ka tu ravē no savas dzīves ārā visu lieko nevajadzīgo, neveselīgo, ja, tāpēc vajag ik pa laikam arī apstāties, izrevidēt, izmest, atkal iet uz priekšu, atkal savākties, atpūsties, atkal, jā, nu tas tāds process vesels, jā.
bet jums šeit ir rezultāts tam visam, ja? Tas nav tāpat vien, ja? Šeit ir iespēja iziet uz rezultātu, iespēja iziet uz gaismu, iespēja iziet, ja, šo te ceļu. Vienkārši jūs šobrīd daži varbūt starta sākumā vai iesākuši jau ceļu, bet vēl ceļš kaut kāds ir priekšā ejams. Un šis ceļš nav viegls, ja, viņš ir kalnains te, protams, ja, tāpēc, ka, kā jau es saku, transformācijas parasti nekad nav viegls, ja. Bet, ja jūs paši šeit esat gatavi iet uz jauno, gatavi revidēt savu dzīvi, gatavi atteikties no visa neveselīgā, liekā, toksiskā, kas jums nav vajadzīgs, nenāk par labu, nepalīdz, ja, virzīties priekšu, mainīties, ja, tad šis process var notikt daudz ātrāk, vieglāk vai nu kaut kā mazliet varbūt nesarežģītāk, ja. Tā kā pajautājiet sev, vai jūs šobrīd pieņemat pārmaiņas un neiet līdz pārmaiņām, vai jūs tomēr pretojaties un negribat, ja? Un tad paskatieties, kā jums tas ietekmē šo procesu, ja? Ka ja jūs pretojaties, tad visticamāk tas paņem no jums vairāk enerģiju, vairāk liek jums justies negatīvi, varbūt grūtības pārvaldīt savas sajūtas iekšējās, ja? Bet jo tu vairāk ļaujies procesiem, ja? Nu tāpat tās nav viegli, ja? Iet cauri transformācijām, ja? Bet vismaz tu ej cauri. Ja tu ļaujies, tad tu ej cauri, ja? Tu tāpat nebūs viegli, varbūt, ja? Bet tu neiztērēsi vēl lieki savu enerģiju pretošanās kaut kādā momentā. Nu, kad pretojas, tāpēc, ka šeit nav īsti jēga pretoties pārmaiņām, tāpēc, ka viņas šeit jau notiek, te ir nepieciešamas pārmaiņas, te ir nepieciešamas korekcijas, jau varbūt sen bija nepieciešamas, un šobrīd viņas vienkārši notiek, ja? Un te neatliek nekas cits, kā tam ļauties vai pretoties, jo tu pretojies, tu patēri enerģiju un daudz grūtāk un smagāk var justies nekā, ja tu ļaujies ej līdzi un mainies, ja, un tāpatās tas ceļš ir jānoiet, un tāpat te var būt svārstības un neviegli, bet tomēr tu vismaz vieglāk mazliet virzies uz priekšu, ja tu ļaujies, ja tu ir drosmes priekšu, mainies un palaid atlaid veco lieko nevajadzīgo. Ja, tas nav viegli, bet jūs to izdarīt šeit variet. Šeit ir gaisma ceļa galā, ja, un šeit ir visticamāk ļoti vērtīgas arī rezultātā būs jums noteikti, šeit būs ļoti vērtīgs rezultāts, ja. Šeit nav tik ļoti varbūt stāsts tieši par to mērķu sasniegšanu, ja, bet šeit tas pats ceļš uz to mērķu un iznākumu un rezultātu transformācijām ir svarīgākais. Ja, tad, kad mēs esam nonākuši šo kalnu augšā, sasnieguši savu virsotni, mēs, protams, arī priecājamies, bet tad mēs tajā brīdī atskatāmies visam, kam mēs esam izgājuši cauri, un mēs saprotam, cik tas ceļš bija grūts, bet viņš bija tik vērtīgs, un kā tu pats esi pēkšņi, saproti, pilnībā izmainījies kaut kas tavā dzīvē, vai tu pats, vai, nu, kad paši izjām savu transformācijām, un mēs pēkšņi esam savādāki nekā bijām iepriekš. Ja, varbūt gudrāki, labāki, pieredzējušāki, ja, un tā tālāk. Tā kā skatāties, kā jūs pieejat transformācijām, pārmaiņām, un kā jūs paši šeit mainaties apstākļiem līdzi. Un lai jums izdodas jūsu transformācijas, lai jums viss labi un veiksmīgi. Paldies grupa numur 3, ka noskatījāties, ja patika, piespiediet patīk, un lai jums arī forša diena. Čau!